tuba augstražīga, tāpat laikā kompakta auguma šķirne. Un to mēs arī varam redzēt, ka augums nav liels, bet mums jau nevajag to ļoti lielo augumu. Mums interesē tikai produktīvā daļa. Un ja mēs skatāmies uz tubu, tad viņa nav aizgājusi kātos, bet viņa jau ļoti zemu ir sākusi veidot tieši šo sānu zarus. Tuba ir šķirne arī tā, kuru varētu raksturot kā slotveidīgo šķirni, kurai nav izteikts centrālais dzinums, bet sānu zari ir līdzvērtīgi. Ja mēs runājam par sējas laiku, tad tuba būs piemērota agrai un optimālai sējai. Ja mēs skatāmies atkal par piemērotību augsnēm, tad tuba nav izvēlīga. Tuba labi attīstīsies dažādās augsnēs, un tas, kas vēl ir novērots, pie dažādiem laika apstākļiem šī šķirne spēj izveidot ļoti labas un iespaidīgas ražas. Mērena strauja auga attīstība pavasarī, un tas ir ļoti labi, jo pēdējos gados mums pavasarī ir bijuši ļoti izstiepti, gari, ar mainīgām temperatūrām, kas iespaido to, vai ir attīstījušies visi pākstenīši. Arī uz centrālā dzinuma, kurš ir sācis ziedēt pats pirmais, ir aizmetušies visi pākstenīši, nekas nav atmests arī no salnām, kuras mēs sastapām pavasarī. Un nogatavošanās laiks ir vidējs. Nu, tāda ir šī mazā, bet žiperīgā tuba.